Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Tātad šodien atkal mans mazais padoms par to, ka ka īsti nevajadzētu ielikt darba sludinājumu, jo tie, kuri, protams, kaut ko saprot no darba aizsardzības, par šo varētu pasmaidīt labākā gadījumā, sliktākā gadījumā, kā latvieši tā saka, ritīgi ierēkt. Tātad tādā īsumā tikai atgādinājumā par to, kādi Latvijā pēc likumdošanas ir šie speciālisti, lai mēs saprastu. Tātad mums ir šī te profesionālā pilnveids izglītība, un mums ir jāatcerās, ka tas ir domāts kā papildu pienākums. Nav tādas profesijas atbildīgais par darba aizsardzību. Ja, tad viņš būs saimnieks, un viņam kā pienākumu būs kaut kas no darba aizsardzības. Vai viņš ir, nezinu, mehāniķis, viņam būs, tāpēc ir šī profesionālā pilnveida, tāpat nav profesija. Jā, atceramies, ir profesijas klasifikators, bet šī ir vēl pirms profesijas, bet, protams, valsts dokuments, un 2004. gada beigās, 24. gada beigās redzēja pats sludinājums, kur šo izglītību dod uz 5 gadiem. Tā nevar būt, jo šī ir profesionālā pilnveids izglītība. Certifikāts ir derīgs visu atlikušo dzīvi, kamēr nemainās likumdošana. Un tad ir darba aizsardzības speciālists un darba aizsardzības vecākais speciālists. Jā, tātad darba aizsardzības speciālists tā būtu koledžas izglītība. Krievu laikos daži saprot tā saucamā nepabeigtā augstākā izglītība, bet mūsdienā tā nesaka. Mums ir koledžas izglītība, tā īsti neskaitās augstākā izglītība, vai viņa pareizi, korekti man būtu jāsaka, pirmā līmeņa augstākā izglītība. Bet līdz galam viņa, jo ja mēs runājam par augstāku izglītību, mēs to saprotam par bakalaura izglītību, kā koledžas izglītība īsti ir, tā kā vēl līdz augstākai izglītībai nav. Un tāpēc šos cilvēkus varam nosaukt par darba aizsardzības speciālistiem, arī tos pirmos, par ko mēs runājam, kas ir izgājis 160 vai 60 stundas, arī nedrīkstam saukt par darba aizsardzības speciālistiem, jo viņiem nav izglītība. Bija kaut kur šī te prezentācija par to, ka darba aizsardzība ir reglamentēta joma, ne tikai pret pakalpojumu sniedzējiem, bet arī pret izglītību šiem speciālistiem. Un šis ir jāņem vērā, tad mēs nevaram nosaukt darba aizsardzības speciālistu, ja viņam nav šīs te koledžas līmeņa izglītības. Jā, ja viņš ir pabeidzis bakalaura studijas, tad gan mums ir izvēle pareizi. Mēs viņu varam saukt par darba aizsardzības vecāko speciālistu, jo tiem, kam ir bakalaura un maģistra un tam līdzīgi, vienalga viņi skaitās augstākā izglītība, tie ir zinātniskie grādi. Bakalaurs zinātniskais grāds, maģistrs, doktors, tie ir zinātniskie grādi. Un nejaucam vēl ar vēlētiem amatiem, ko mēs saprotam par doktoriem un profesoriem. Tie ir vēlēti amati augstskolā. Ikdienā ražošanā tādas lietas mēs neizmantojam. Lūk, bet atgriežoties atpakaļ, tātad, ja viņam ir augstākā izglītība, vismaz bakalaurs, ja mēs tā saprotam, tad mēs viņu varam saukt tā kā pienākās par vecāko speciālistu, varam vienkārši saukt par darba aizsardzības speciālistu. Tad pazemināt nosaukumu mēs varam, bet paaugstināt, nosaukt viņu tā kā amatā, kam viņam nav atbilstoša izglītība, mēs īsti nevaram. Un tad pie reizes atceramies, ka, ja ir vecākais speciālists, kaut kādā brīdī mums parādās Latvijā tas saucamais kompetentais speciālists, bet pareizi tas attiecās uz cilvēku, kurš sniedz ārpakalpojumu. Tātad uzņēmumā, ja mēs pieņemam cilvēku, tad mums ir tikai 3 izvēles pēc būtības. Tur ir vēl darba aizsardzības inženieris, tagad ir parādījies tāds amats, bet principā, lai mums vieglāk būtu saprast, tātad augstākais būtu darba aizsardzības vecākais speciālists ar bakalaura izglītību vismaz, tad ir darba aizsardzības speciālists, tas būtu ar šo te koledžas izglītību. Ja man atviļa neviļ 2025. gadā neviens tādu izglītību nemaz nemāca Latvijā, un tad ir cilvēks, kuram ir papildu pienākumi, tātad viņš ir grāmatvedis ar papildu pienākumiem darba aizsardzībā vai saimniecības pārzīdis ar papildu pienākumiem darba aizsardzībā. Viņu nosaukt par darba aizsardzības speciālistu mēs nevaram. Un šeit, protams, uzņēmumi piegājuši radoši. Es saprotu, ka uzņēmumā visdrīzāk ir jau viens speciālists. Mēs tā varētu nojaust, jo cilvēki sapratuši, ka ir darba aizsardzības vecākais speciālists, tad kāpēc
kāpēc nevarētu būt arī jaunākais speciālists. Ja? Bet tas ir nekorekti, jo principā tādas izglītības nav, un mēs prasām kaut ko pilnīgi greizu. Un, lai kāds neteiktu, ka es vienkārši esmu izdomājis, tad šeit ir pats sludinājums, te ir arī uzrakstīts jaunākais speciālists, un te apmēram varam izlasīt to, ko no viņa mēs prasām, un varam redzēt, ka šeit ir daudzas muļķības iekšā, jo pēc būtības tas, kas šeit it kā mēs palasam, ka varētu būt arī students, lai gan te arī precīzi nav tad izglītība darba aizsardzības jomā. Ok, ja mēs ar to saprotam, ka tiešām izglītība tikai darba aizsardzības jomā tā varētu būt, bet pēdējo kursu students īsti nevar, viņš atbilst uz šim te darba aizsardzības speciālista līmenim, tad mēs tā varētu teikt, bet vārds jaunais tad mums ir jāmet ārā. Bet, protams, ka mēs zinām, ka tad, kad mēs nokārtojam visus pārbaudījumus, mēs saņemam dokumentu, atbilstoši dokumentam mums ir šī te kvalifikācija, un teiksim, cilvēks, kurš mācās, faktiski viņš ir šajā te zemākajā līmenī, tātad pēc būtības mums būtu jāpieņem darbā, es nezinu, konsultants ar papildu pienākumiem darba aizsardzībā. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.